Vai mācoties mūzikas bērnam ir nepieciešams privāts skolotājs. Lēnām sāku mājās gatavoties svētkiem un dekorēju māju ar Ziemassvētku dekoriem. No vienas puses, šos dekorus es varētu pati uztaisīt, ja man būtu daudz brīvā laika un tādas prasmes un arī motivācija. Taču es nezinu, vai man tiešām sanāktu eglīti izgriezt un uztaisīt tik skaistu, un vai viņa tik skaista kā šī eglīte izskatītos, un vai man būtu ērti viņu katru gadu salocīt, nolikt atpakaļ un atkal paņemt un uzlikt kā Ziemassvētku dekoru. Tāpat arī ir ar mācīšanos. Ja bērns mūzikas skolā aizmirst vai neiemācās kādu svarīgu mācību vielu, tad viņš katru reizi iekavē, un pat pārastas lietas un zināšanas viņam šķiet pilnīgi nesaprotams. Kā piemēram, neatpazīst notis nošu rakstā, sākt jukt pirksti. Mūzikas skolā ir svarīgi bērnam pildīt regulāri mājas darbus un mācīties. Ja vecāki bērnu nepakontrolē un neatgādina spēlēt vai mācīties, tad viņš ar katru stundu vairāk un vairāk aizmirst jau stundā iemācīto, un viņam sāk palikt ļoti, ļoti grūti. Principā, ja bērnam nepatīk vai viņš negrib vai līdz galam nesaprot, kā mācīties notis nošu rakstā, tad šim bērnam nepieciešams ir privāts skolotājs, jeb repetitors, kas palīdz un strādā ar nošu tekstu. Iemāca bērnam notis, šīs notis nospēlēt vai nodziedāt konkrētā ritmā, un māca nošu tekstu no galvas. Novēl, lai arī tu laicīgi esi sagatavojies pārbaudas darbiem un mūziku apgūst un spēlē ar prieku.